Sveicināti, mīļie! Esam jau pietuvojušies 4. jautājumam, un esam dzīves transformācijas kursa, kas ir mīlestība jautājumu sadaļā, un uz atbild uz jautājumiem, kas ir iesūtīti. Un sveicināta Evija, šī ir atbilde uz Evijas jautājumu. Un Evijas jautājums ir, kad beidzas beznosacījuma mīlestība un sākas robežu nospraušana? Beznosacījuma mīlestība ir plaša, liela, tai nav ne gala, ne malas. Un tā sevī spēj ietvert visu un visus. Tai nav nekādu nosacījumu. Tu vari būt viss, kas vien vēlies. Tā, tajā tu vari būt viss. Tas ir visu, kas visu ietver. Un tad, kad tu vēlies būt, pieredzēt sevi, ja pieredzēt mīlestību kā atsevišķa šīs mīlestības daļa, te ir nepieciešams atdalīties no šīs te kopējās mīlestības plūsmas un uzsākt šo pieredzi. Tas ir pirmais norobežojums. Jo, ja es esmu viss, tad es sevi nejūtu un nespēju sevi pieredzēt. Un tad rodās šis te norobežojums. Un mazliet nolaidīsimies mazliet zemāk. Mēs esam mazliet par augstu uzbraukuši. Man tāds sajūta ir, kad vajag mazliet zemāk nobraukt no cilvēka skatu punkta. Un šeit man rāda piemēru, kāda ir vecākam pret bērnu. Vecāks savam bērnam ir viss. Pilnīgi viss. Viņš izjūt pilnīgu bērns pret vecāku izjūt pilnīgu beznosacījumu mīlestību. Un to bērns pauž pret savu vecāku piedzimstot. Viņam nav nekādu ierobežojumu. Viņam vecāks, mamma ir visa pasaule. Viņam nav zināšanu par to, ka viņš varētu viņu nemīlēt. Taču pienāk brīdis, kad bērns no mammas sāk atdalīties un grib sākt pieredzēt sevi. Viņam rodās vēlme. Viņam ir mammas nabasaite, ar kurā viņš ir paņēmis līdzi, un tagad viņš iet kā sprīdītis zināt pasauli. Viņš grib zināt sevi. Un tad viņš sāk redzēt, ka pasaule nav tikai mamma. Tur ir daudz visa kā cita.
Un šis ir tas pirmais norobežojums, kad mamma tagad sargās savu bērnu, viņš ir izgājis pasaulē, un viņa viņam staigā apkārt un taisa tādu bumbiņu apkārt, lai tu tur nesasities, un tu tur nesasities, bet viņš ir tāds dipata dapata skrien un iet un pasaulē. Un mamma rada šo nosacījumu tam, kas ar manu bērnu notiksies, kur es viņu laidīšu, kur viņam būs labāk. Viņa ar savu mīlestību, caur savu uztveres prizmu, ar savu pieredzi visu sūta bērnu tur un tur un tur, radot šos iekšējos nosacījumus par to, kāda ir pasaule, jeb kāda ir mīlestība, ko tev vajag un ko tev nevajag. Bērns iegūst kaut kādu unikālu mīlestības uztveres posmu pasaulē. Un tad viņš aug ar vien lielāks un viņš sāk gribēt pats. Viņš sāk iepazīties ar citiem cilvēkiem. Un viņš sāk sajust un saprast, ka citiem tā mīlestība nav tāda kā no mammas. Absolūta mīlestība. Nevienmēr. Jo ne visas mammas māk šādu mīlestību paust un aizsargāt savu bērnu. Bet šis bērns iet dzīvē un mācās mīlestību. Un vislielākās robežas cilvēkam uzaug tur, kur viņš, paužot sevi, kas viņš ir, no sirds un mīlestības, saņem noraidījumu sev. Tur viņš saprot, kad šādi nē, un es uzstādu sev robežu, ierobežojumu būt, ierobežojumu paust sevi, ierobežojumu just, ierobežojumu izpausties kaut kādā veidā. Ierobežojumu būt es pats. Pret šādiem cilvēkiem es nepaužu sevi. Es neesmu tas, kas es esmu, un es esmu mīlestība. Pret šiem cilvēkiem es arī nepaužu, un ir tikai dažas vietas, kur es varu tā kā atplaukt kā zieds, jo pasaulē ir dažādas mīlestības formas. No dažām mums ir bail, dažas mums nav piemērotas, tās ir savādākas mīlestības formas. Cits cilvēks ar to jūtās ļoti labi, bet es to nepazīstu. Manī nav tādas. Un tad, kad tu izēj šo iepazīšanās procesu un saproti, kad ir dažādas, mēs esam tik dažādi un mēs tik dažādi to spējam izpaust, tad mēs varam ieraudzīt un pieņemt to, kad ir tik dažādi veidi, kā to paust. Un varam atkal nonākt pie šīs beznosacījuma mīlestības. Pieņemt, ka var būt dažāda mīlestība. Tas ir iekšējs spēks, nepazaudēt sevi. Mīlestība var būt klusāka, var būt skaļāka, var būt pieticīgāka. Un tā ir ļoti liela pieņemšana. Redzot tik daudz un dažādās mīlestības formas. Arī nemīlestības.
Un beznosacījuma mīlestība, man gribēs teikt, pārtraucas vai sāk ierobežoties tur, kur mēs sastopamies ar sāpēm. Vai mīlestības valodā izteiktu nemīlestību, caur jūtām izteiktu nemīlestību. Tur sāk veidoties ierobežojumi. Attiecībā. Attiecībā par šo jautājumu, Evija. Tātad robežas ir šie ierobežojumi, kur mēs uzliekam sev, un dažas robežas ir tāpēc, lai mēs sevi iepazītu labāk un iepazītu citas mīlestības izpausmes un pieņemtu to, varbūt apmainītos, jo, ja mēs būtu visu vienu beznosacījumu mīlestību, iespējams, ka mēs nesajustu nemaz citu mīlestību, citas iespējas un neiepazītu citus veidus, kā to var izpaust. Vai ne? Brīnišķīgi. Paldies, mīļā. Un jā, tātad atgādināšu vēlreiz, ja tev patīk šis video, piedalīties šim video, tāpat var nospiest laiku manai lapai un manai studijai radītāju, kurā es bieži vien kaut ko publicēju šim kanālam. Un, ja tu vēlies vēl vairāk uzzināt par sevi, par mīlestību un atklāt sevi mīlestībā, nāc uz kursu. Kas ir mīlestība? Lai top mīlestība. Dzīvojam mīlestībā. Pateicībā.